Pasties kāds gadījums, un kas var notikt, ja tev mājās pēkšņi telpā, kur stāv tehnika, izveidojās baseins. Nu, tehnika nav bērni, viņiem baseins lāga nepatīk. Šitik dziļi, redzi? Šitik dziļi ir bijis ūdenī. Šitā veļas mašīna, tāds foršs Electrolux. Šeit ir grīta. Šeit aptuveni 40 centimetri ūdenī ir bijuši tā mašīna. Nezinu, kas ir amortizatoriem, tev vēl jāskatās, silītājs ir beigts. Motors. Nu, redz, izskatās, ka te būs gultņi cietuši, pēc tam pazvanīsim cauri, pastīsimies, kas ar tinumiem, varbūt, ka to var atjaunot, bet šāda te motora vadības plate, nu šī gan jāsaka, diemžēl, bet būs jāmaina, te ir, kur jau celiņi jau jūk kopā viss, un viss ir tāds nosūdējis un norūsējis, viņa no tādām divām daļām sastāv, jo tā plate, redz, viņa atrodas tur pašā apakšā. Šitien te, akurāt te pieskrūvēti pie pašas grīdas, un ja tas viss ir ūdenī, nu tad lūk rezultāts. Nu, šis būs padārgi, šo mēģināsim atdzīvināt. Tā kā jā, nu skatieties prātīgi, lai jums arī nestāv tehnikas basēnā.